Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Mani sauc Dace Vintere, un mēs atkal tiekamies, lai turpinātu ieskatīties dažādās medicīnas nozarēs un uzzināt, kas tad notiek medicīnā. Šodien mēs turpināsim ieskatīties medicīnas nozarēs, pievēršoties ļoti svarīgai tēmai – māsām, un to nozīmē Latvijas veselības aprūpē. Māsas ir neatņemama mūsu medicīnas sistēmas sastāvdaļa, nodrošinot kvalitatīvu pacientu aprūpi un atbalstu. Šodien, kad veselības nozare saskaras ar daudzveidīgiem izaicinājumiem, māsām ir jāspēj pielāgoties un uzņemties arvien lielāku atbildību. Viņu loma ir būtiska ne tikai klīniskajā praksē, bet arī veselības izglītībā un pacientu atbalstā. Mūsdienu digitālo tehnoloģiju laikmetā digitalizācija ir kļuvusi par vienu no galvenajām tēmām medicīnā. Māsām ir jāspēj efektīvi izmantot šīs tehnoloģijas, lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti, veicinātu informācijas apmaiņu un nodrošinātu piekļuvi medicīniskajiem datiem. Digitalizācija ne tikai atvieglo ikdienas darbu, bet arī palīdz māsām būt tuvāk saviem pacientiem, sniedzot personalizētāku un arī efektīvāku aprūpi. Šodien mēs izpētīsim Latvijas māsu asociācijas prioritātes, kā māsas pielāgojas digitalizācijas izaicinājumiem un kādas ir iespējas uzlabot šo nozari, lai nodrošinātu visaugstāko aprūpes līmeni. Un tāpēc uz sarunu es esmu aicinājusi Latvijas māsu asociācijas prezidentu Ilvu Aršausku. Labdien! Labdien! Vispirms jau sākšu ar to, ka liels paldies, ka esat ieradusies šajā raidījumā. Tātad jau pirms tam ieskicēju savu sarunā māsas, māsu profesija, kā tad tur īsti ir. Varbūt, ka varam izstāstīt, lai visiem ir skaidrāks gan par pašu definējumu kā tādu, un varbūt varam jau ieskicēt uzreiz jau tādu, kāda ir šī esošā situācija šobrīd šajā māsu profesijā medicīnas nozarē. Jā, māsas profesija saturiski ir ļoti mainījusies, un arī tas, ko jūs pieminējāt, tieši arī šis nosaukums, varbūt profesijas nosaukums laika gaitā ir mainījies. Kādu laiku atpakaļ arī pat pētīju šos pārmaiņu aspektus, ja, dažādus, un patiešām kādas tik nav specialitātes bijušas, ir ļoti daudz, kas mainījies, bet šobrīd mēs esam palikuši pie nosaukuma šobrīd māsa, vispārējās aprūpes māsa, kas ir tādā arī Eiropas kontekstā vairāk vai mazāk atpazīstama. Te nav runa par kaut kādiem arī, es gribētu teikt, nedaudz pakaļdarinājumiem, ko nereti mums iznāk vēl joprojām gan presē lasīt, gan arī sarunā izmantot, gan arī žargonus īstenībā. Tas ir tas, kas varbūt mūs nedaudz skumdina, un tieši nereti arī varbūt parādās arī presē kādi tādi tieši no māsas profesijas, tātad no māsām tieši varbūt šie aizrādījumi par šo profesijas nosaukumu. Tas ir varbūt tā, jo mums jau nevienam negribētos, ka mūs kādus sauktu par žurnālistiņu vai par ārstiņu vai vēl kaut kādā veidā nosauktu profesiju. Mēs esam māsas. Es ar to ļoti lepojos. Un tā ir sanācis, kad arī šis māsas profesijas nosaukums ir mainījies līdz ar mani zināmā mērā. Vai es esmu bijusi iekšā šajos procesos vairāk vai mazāk. Un, protams, mēs attīstamies, māsas profesija Latvijā attīstās viennozīmīgi. Ja sākotnēji tā ir bijusi profesionālā izglītība, tad šobrīd mēs esam bakalaura studijās. Tikai un vienīgi. Tālāk mums ir arī maģistratūra iezīmējis, šobrīd uz doto brīdi akadēmiskais grāds, bet jau tulīt varbūt pat šogad, un es ceru, ka šogad arī profesionālais maģistrs, jo pagājušā gada nogalē tika apstiprināts jauns profesijas standarts, paplašinātās kompetences māsas profesijas standarts, kas mums paver ceļu jau pavisam uz citiem atkal profesionālās darbības laukiem, ja tā varētu teikt. Es jau arī pirms tam tādā ievadrunā arī minēju, ka īsnībā jau tiešām māsa ir tā, kas ir klātesoša, pirmā, kurai tiešām ir jābūt blakus šajā aprūpes ceļā pacientam. Tāpatās arī, ja mēs tieši pieskaramies digitalizācijai, tad īsnībā jau māsas arī tās, kurām ir jāspēj strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, viņas arī aptvert, saprast.
Bet varbūt, ko jūs uzskatāt, kas ir tādas būtiskākās izmaiņas, kas būtu jāveic, kas ir, varbūt mēs varam noraksturot arī kādu problēmu, vai vēlreiz pieskaroties tai esošajai situācijai, tieši tai māsas profesijas būtībai kā tādai? Domāju, ka te mums ir nepieciešama sabiedrības arī tāda izpratne un saprast tomēr par šo te profesiju kā tādu. Sabiedrībai ir jāmainās, protams, arī pašām māsām ir jāmainās. Viņām ir jāmainās un jāpieņem šīs pārmaiņas zināmā mērā, jo protams, ir virkni arī kolēģi, kas grib strādāt pa vecam varbūt, ja, bet mums jau faktiski tie dzīves spēles noteikumi uzliek jau pavisam savādāk latiņu nekā tas pirms dažiem gadiem pat bija. Ja mēs nevaram iedomāties to šodienas situāciju ar dažus gadus atpakaļ. Ja, mums ir pilnīgi cita izpratne veidojusies. Un, protams, ja mēs runājam par digitalizāciju, par mākslīgā intelekta ienākšanu, medicīnā arī māsas profesija tur ir saistīta viennozīmīgi, un tas arī ir tāds liels izaicinājums, kas ir nepieciešams, ja, jo te ir daudz aspekti ienāk iekšā, ne jau tikai tas tiešais kontakts ar pacientu, bet arī dažādi drošības aspekti, kas ir ļoti būtiski, un arī māsas profesijai tie ir ļoti svarīgi. Un tieši arī runājām par to, ka mēs šodien pētīsim tieši Latvijas māsu asociācijas prioritātes, projektus varbūt, kuros ņemat dalību, kur iesaisties. Varbūt varat pastāstīt tā kā vairāk tieši par projektiem vai prioritātēm tieši asociācijai. Protams, ka tā prioritāte, mūsu darbības prioritāte viennozīmīgi ir saistīta. Un atkal varbūt nepārtraukt iznāk uzsvērt šos vārdus tieši ar profesijas attīstību. Viennozīmīgi, jo mums ir jāskatās, kas notiek arī pasaulē, riņķī apkārt, protams, jā, un arī Latvijas šis kontakts viennozīmīgi. Es gribētu teikt, ka tas lielākais projekts, zināmā mērā nosacīti, varētu būt saistīts ar to, ka tomēr veicināt šo vispārējās aprūpes māsas tādu stabilitāti darba tirgū vairāk vai mazāk. Proti, ko es ar to domāju? Ka ļoti svarīgi, kad arī darba devējs saprot to, ka profesija ir mainījusies. Un gudrs darba devējs iegūs no tā. Tātad viņš varēs izmantot to māsas potenciālu tādā veidā, lai uzlabotu visus procesus, kas saistās ar ārstniecību, tā skaitā arī ar aprūpi. Ja, jo aprūpi mēs nekādā mērā nevaram nodalīt no ārstniecības. Tie ir vienoti šie procesi. Un gudrs darba devējs to izmantos. Tas ir viens no tādiem, bet jāsaka tā, ka laika gaitā pamatus māsu asociācija ir ielikusi kopā ar Veselības ministriju, viennozīmīgi sadarbībā, ir ielikusi virkni pamatus, virkni dokumentiem, kuri kādu laiku atpakaļ likās, ka faktiski nav iespējami un nav reāli. Bet šodien mēs redzam pilnīgi citu situāciju. Proti tātad ir izstrādāts jauns vispārējās aprūpes māsas profesijas standarts, kurš tiek palaists dzīvē. Māsa iegūst bakalaura izglītību, arī tas ir iestrādājies. Tālāk ir tātad izstrādāts arī tā vīzija, tas redzējums, kā māsas profesija attīstīsies tālāk, un mēs redzam, ka tās ir kaut kādas atsevišķas lietas, kuras liekas, ka viņas ir neprātīgas. Proti šī te paplašinātās kompetences māsa, kas varbūt dažus gadus atpakaļ likās pilnīgi, nē, tas pie mums nenotiks nekādā mērā, ja jau ir ļoti daudz pretestības tam, lai tāda māsa ienāktu arī pie mums Latvijā, bet šodien viņi ir, tā jau ir realitāte. Mums ir profesijas standarts, mums šobrīd top izglītības programma, tātad faktiski tas jau, un jau ir interese par šo studiju programmu. Tātad būs arī šie studenti, un tālāk šīs māsas aizies darba tirgū, un tur jau būs pavisam citas kvalitātes.
Nu, un tā kā raidījumā mēs vairāk vai mazāk pieskaramies tieši digitalizācijai, tad gribētos, un tā kā parunāt, es zinu, kad ir iztrūkstošs personāls. Es domāju, ka māsu profesija arī ir viens no tiem, kur... Tas nav noslēpums ne tikai Latvijā, Eiropā, pasaulē kopumā, ne tikai māsas pietrūkst, ja, bet virkni arī citi. Jebkuri medicīnas personāls pietrūkst, bet tajā pašā laikā, kā jūs redzat to, vai digitalizācija var veicināt šo iztrūkumu, var aizstāt kaut kādā veidā arī šo iztrūkumu, vai var palīdzēt sekmēt, vai varbūt, kad caur šo digitalizāciju vai arī caur projektiem, par kuriem jūs runājat, mēs tā kā varam veicināt to piesaist šai profesijai jaunos speciālistus. Es nedomāju, ka tā ir tikai un vienīgi digitalizācija. Te ir tātad mums katru gadu notiek, es domāju, ka zināmā mērā aizvien vairāk būs noteikta tāda konkurence, starp augstskolām, starp dažādām profesijām, kas spēs piedāvāt jaunietim interesantāko programmu un tālāk arī šo darba tirgu piedāvās tādu, lai viņš gribētu tur iet studēt un tālāk strādāt. Tad tas, ko mēs redzam arī šobrīd, tie labie piemēri, kā Bērnu slimnīca, piemēram, sevi reklamē, vai rāda, kā viņi strādā, ko viņi dara. Ja? Un tas ir tas piemērs, ka tā varbūt ir tā vieta, kur es kādreiz gribētu strādāt. Rīgas Stradiņa universitāte un vēl virkni citas vietas, kuras piedāvā un rāda, kādi tad viņi ir, ko viņi dara un ko viņi varētu piedāvāt. Un tāpēc arī faktiski šī profesijai kā tādai arī tīri no šī saturiskā viedokļa, ko mēs piedāvājam, gan profesijas standarts, gan arī virkni citas šīs lietas, mums ir jāveido šo profesiju tādu, lai tas jaunietis gribētu nākt pie mums strādāt. Un tā nav tikai digitalizācija, tas nav tikai mākslīgais intelekts. Ja? Te jau ir pavisam citas lietas, un te ir tā komunikācija konkrēti ar cilvēku. Jo tas ir tas bieds, tā digitalizācija, mākslīgais intelekts, ka mēs paliekam jau tādā, no cilvēka mēs nedaudz tā kā atraujamies, ja mums ir citas ierīces, kas nāk talkā, veikt dažādas, intervences, bet tas ir, un tas ir normāli, protams, tam ir jābūt, tās ir tādas ierīces, kas mums palīdz darboties, bet tas noteikti nenosaks visu lauku. Mums ir jābūt šai izpratnē, kā strādāt ar cilvēku, kā runāt ar viņu, ja, kā darboties ar viņu, līdzdarboties, lai panāktu tos vēlamos rezultātus vēlākā laikā. Jā, bet minējāt jau par to, ka tam ir jābūt kā palīgam šiem digitālajiem rīkiem, tehnoloģijām, visam. Vai tajā pašā laikā tā interese vai ir novērots, ka kļūst lielāka par profesiju, vai tomēr, cik ļoti, kurā posmā mēs šobrīd esam ar šo visu, vai mēs tiešām redzam arī kaut kādus rezultātus atdevi tam visam, un kā tas viss miedarbojās? Gribās vairāk šo aspektu ieraudzīt. Labs tāds jautājums. Varbūt es tā nevarētu pateikt digitalizāciju, jo šobrīd, ja mēs paskatāmies vēl viena tāda interesanta lieta, protams, ja mēs paskatāmies vidējo vecumu māsas profesijā. Tas, es pieļauju, diezgan augsts. Jā, protams. Un tā ir arī tā sabiedrības daļa savukārt, kurai varbūt ir grūtāk pieņemt šo digitalizācijas formu, un kad viņi varbūt pat tik ļoti neredz. Un tas varbūt nedaudz arī biedē. Tad mums ir atkal darbs ar jauniešiem. Tas ir vairāk. Jo aizvien vairāk arī ienāk gan dokumentācija, kas mums ir digitāli, viennozīmīgi. Un te ir jābūt tādai, gan datu apstrādai vēlāk, ko mēs varam izmantot pētniecībā, jo šobrīd ar papīra formātu mēs neko daudz nevaram izdarīt. Ja? Lai veiktu pētījumus par padarīto darbu, tad mums ir kādam jāsēž arhīvos un tas viss ir jāpārskata. Ja, tas vairs nav mūsdienīgi, protams, viennozīmīgi ir tāda resursa, ne iespējas varbūt. Un tāpēc arī viens no tādiem izaicinājumiem, ja mēs atgriežamies pie tiem projektiem, tad, protams, ir šīs māsu pētniecības veicināšana. Un tas nāk ar digitalizāciju viennozīmīgi. Tas nāk roku rokā.
Labi, un tad, ja mēs tā paskatāmies nākotnē, kādu jūs kā asociācija, kādu jūs redzat māsu profesijas nākotni nākamo 5-10 gadu laikā, varbūt paskatoties jau tā uz priekšu, kā viņa attīstīsies, kā veidosies un kas mainīsies varbūt? Tas, ko mēs tā redzam, ļoti interesanti īstenībā. Mums bija konference, kurā kolēģe lūdza mākslīgajam intelektam uzzīmēt māsu. Un kā jūs domājat, ko viņš zīmēja? Tātad nosaucot visas tās kompetences, kas viņai ir jādara. Zīmē vīrieti. Jā, tas man gan nākamais jautājums pēc tam arī par to, vai tiešām tas... Tā faktiski ir ļoti smaga profesija. Smaga, tas nav īstais vārds varbūt, jā, ko izmantot apzīmējumam. Man tas īsti nepatīk. Te nav runa par kilogramiem. Bet tā ir tāda ļoti, ļoti atbildīga profesija, jo te nav tikai šis te fiziskais, ja, kas tev ir jāiegulda, bet arī garīgais un ļoti daudz emocijas, kas no tevis tiek paņemtas. Jo, protams, ka tu nevari iejusties pacienta ādā, un tas nav jādara. Un te nav runa varbūt tikai par pacientiem, jo mēs runājam vispār par uz cilvēku centrētu aprūpi. Tas ir jau tādā plašākā lokā. Mēs jau neraugamies tikai uz pacientiem, uz tiem, kam ir kaut kāda jau noteikta problēma izveidojusies. Mums noteikti ir jāaptver arī veselie, praktiski veselie cilvēki, ja, jo tā ir tā kādreiz potenciāli iespējamā pacientu grupa. Tad mums ir jāstrādā šiem veseliem, lai viņi nekļūtu pacienti ar kaut kādu noteiktu problēmu. Lūk, un tā jau arī ir tāda ļoti liela sadaļa, un tur patiešām šī paplašinātās kompetences māsu, ko mēs vēlamies, ko mēs redzam šobrīd, ja, kas ienāks mūsu arī darba tirgū pēc dažiem gadiem, kad faktiski viņi tad strādās ar šo grupu, lai novērstu dažādu veidu šīs problēmas vēlākā laikā. Un jau pieskārāmies zīmēja, mākslīgais intelekts zīmē vīrieti. Māsa, protams, latviešu valodā jau ir sieviešu dzimtē. Kā mums vispār ir Latvijā šis īpatsvars sievietes, vīrieši, māsas? Jā, viennozīmīgi mēs runājam par to, ka māsas profesija lielākoties ir tāda sieviešu profesija, viennozīmīgi. Bet ir mums arī puiši, kur mācās. Un ar tiem puišiem, ar kuriem mēs esam runājuši, jā, tad viņi ir lepni par to, ka viņi ir izvēlējušies un mērķtiecīgi izvēlējušies šo profesiju. Jā, patiešām. Un es domāju, ka mums labi zināmais Rafaels Ciekurs, jā, ir viens ļoti spilgts piemērs, un viņš lepojās ar to, ka viņš ir māsa. Jā, bet... Nav varbūt ļoti daudz šo gadījumu, bet ir atsevišķi. Un tā... Es atvainojos, varbūt es papildināšu vēl, ka te nav runa par to, ka profesijai jau nav dzimte. Profesijai ir saturs. Un ja ir, teiksim, mums ir bijuši kaut kādas diskusijas arī par to, vai nevajag mainīt tur māsas profesijas nosaukumu un tam līdzīgi, bet visur pasaulē profesija tieši tā arī saucās. Mēs viņu tulkojam, un te nav saistība ne ar radniecību, ne ar ko. Tas ir profesijas nosaukums. Bet tajā pašā laikā tā pastoties redzam jau, ko mēs darām, ko mēs attīstam, kas šobrīd ir prioritātes, par to jau mēs ieskatījāmies, bet tajā pašā laikā varbūt personīgais viedoklis, varbūt asociācijas viedoklis, kas būtu vēl šie nākamie soļi, kas vēl būtu jādara, jāveic šajā jomā, lai tas kļūtu aizvien efektīvāk, labāk, pacientam labāk un arī pašai māsai arī labāk. Tas, ko mēs esam varbūt uzsākuši arī asociācijā, pat pēc nedaudz varbūt tādu klusuma periodu, kas saistīts arī ar Covid laiku, pat viss tas sāk stabilizēties un mēs sākam aktivizēties, mēs faktiski mēģināsim integrēt māsas no reģioniem, jā, kas ir ļoti būtiski, strādāt ar viņām, jo
un dot vairāk informācijas viņām. Šobrīd mēs februārī esam paredzējuši doties uz Daugavpili, kur tātad Daugavpilī tiksimies ar reģionu māsām, tiksimies arī ar studentiem, lai pārunātu faktiski viņām šos svarīgos jautājumus. Jo viena lieta mēs varbūt asociācijā domājam, ka tas ir svarīgi un tas ir, kā teikt, ļoti būtisks jautājums, bet viņas varbūt domā savādāk. Viņām ir citas prioritātes. Un te varbūt tas, ko mēs dzirdam no māsām, lūk, jā, šīs te darba attiecības, tieši darba vietās. Tātad, kā jaunie darbinieki ienāk darba vidē, kā viņus uzņem, kā notiek šī te integrācija darba vidē. Tas ir ļoti grūts process īstenībā. Viena lieta, ko tu studē, ko tu mācies, prakses vieta tavu, un tad, kad tu nonāc darba vidē viens pret viens ar saviem kolēģiem šobrīd. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tur iezīmējās virkni problēmas, ar kurām arī ir jāstrādā. Varbūt mēs varam ieskicēt šīs problēmas arī, jo kam būtu varbūt jāmainās, jo arī tikko pieminējāt, jo Covid laika, es pieļauju, bija ļoti smags laiks arī tajā pašā laikā tieši šiem profesijas pārstāvjiem. Un viss, kam būtu jāmainās, kas mainīsies arī, kas ir šīs problemātiskās lietas, ar kurām būtu jāstrādā? Jā, te ir vairāk, es domāju, jātīst šīs mentoru programmas, kas ir ļoti būtisks un svarīgs īstenībā. Un tas ir tas, ko arī mums Eiropas Māsu federācija arī norāda īstenībā un jautā par to, kā šis mentoringa process notiek pie mums Latvijā. Ir atsevišķas vietas, kur tas notiek, bet principā tas ir diezgan maz attīstīti, jāsaka. Kopumā, ja mēs pa visu Latviju runājam. Atsevišķās vietās, jā, bet kopumā. Tas ir ļoti būtisks un svarīgs, lai es kā jaunais darbinieks varētu ienākt šajā darba vidē un uzsākt darbu. Un katrā raidījumā īstenībā mums ir tāda burvīga iespēja, tā kā šis raidījums ir domāts sabiedrībai. Katrā raidījumā es cenšos arī paskatīties no šīs pacienta puses ar domu, kas man kā pacientam, kā sabiedrībai savā domāšanā ir jāmaina, lai varbūt jūsu darbs kļūtu vieglāks. Mēs visu laiku domājam par to, kā pacientam palīdzēt, bet mana pārliecība ir tā, ka arī pacients var palīdzēt arī personālam, lai mēs ātrāk tiktu uz priekšu, lai mēs attīstītos, viss būtu priecīgāk, veiksmīgāk. Varbūt, kad mēs varam paskatīties arī, kas sabiedrībai būtu jāmaina savā domāšanā, lai... Īstenībā es varētu novēlēt katram pacientam atrast savu māsu profesionāli. Atrast savu māsu, kurai var uzdot jautājumus, no kuras var saņemt atbilstoši, ko viņi varētu sniegt savu kompetenci ietveros. Tas, manuprāt, ir pats būtiskākais un svarīgākais. Savu uzticības personu. Jā, un tad pēdējais jautājums no manis. Man liekas, mēs tā diezgan esam ieskicējuši šobrīd arī, vai ir informācija vairāk, kur var pameklēt, varbūt jūsu asociācijai, kur vispār par šo profesiju arī tajā pašā laikā gribās aicināt arī tos jauniešus, kas šogad kaut vai beidz 12. klasi vai kā, tādas iespaidīgas vārdas par to, kāpēc izvēlēties šo profesiju, kur pameklēt vēl informāciju, jo personāls ir iztrūkstošs un ir vajadzīgs, un kāpēc izvēlēties tieši šo profesiju? Jā, īstenībā ļoti daudz no aktivitātēm, ko veic, tās ir mūsu universitātes arī, un te vien kā piemēru var dot Rīgas Stradiņu universitāte, kur ir jauno māsu skola. Un tā ir tāda brīnišķīga iespēja jauniešiem gan attālināti, gan klātienē redzēt, kāda ir šī profesija un iepazīties ar to. Un tad arī saprast, vai es gribu izvēlēties kaut ko tādu, vai tas man nav pieņemami. Bet kas ir tie lielie plusi atkal? Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo? Droši vien, ka mans piemērs ir tāds ļoti klasisks priekš tā laika, jā, tas ir vienkārši tā ģimenē, jā, kā teikt, tradīciju un turpinājums, jā. Laikam man tā tas bieži vien arī notiek.
Te man uzreiz nāk prātā, tajā laikā, kad es studēju, mums tātad pasniedzējs Lotārs Dubkevičs šobrīd arī vēl pazīstams studentiem. Viņš mums jautāja, kāpēc mēs izvēlamies māsas profesiju, un tad viņam arī bija tie piemēri, kur viņš arī vienu minēja no tiem, kad vai nu tā tad man ir ģimenē kāds, vai tā tad ir ģimenē kāds nopietnas saslimšanas gadījums, jādara kā, tad es arī dodos medicīnā, lai palīdzētu, vai vēl kādi citi, protams, katram sev iemesli zināmi. Bet, manuprāt, man pašai liekas, ka šī profesija ir brīnišķīga caur to, ka ir darbs ar cilvēku, un no dažādiem aspektiem. Tā nav tikai īsa saruna un faktu konstatācija, bet problēmu risināšana, dažādu veidu meklēšana, kā tad mēs varam atrisināt vienu vai otru lietu, un tad rezultātu izmērīšana atkal. Tas, manuprāt, ir, un to rezultātu, tad, kad es redzu to rezultātu, tos sasniegtos rezultātus, tā ir tā balva. Es teiktu, ka katram ārstam droši vien šī ir tā lielākā balva. Šoreiz liksim punktu droši vien, vai pat daudz punkti varbūt gribētu teikt, jo es tiešām gribētu vēlēt, ka šis attīstās un mēs varam sarunāties vēl un vēl jau par vēl kaut kādām jaunākām projektiem, jau kā šī profesija vēl ir attīstījusies. Teikšu lielu paldies par to, ka esat atnākusi uz raidījumu. Dziļi paklanos īstenībā par profesijas izvēli, un tiešām manā skatījumā tā ir smaga, neteicāt kilogramos, bet tajā pašā laikā tīri gan emocionāli, gan fiziski smaga profesija, kuru stipriem cilvēkiem, manuprāt, ir jāizvēlās. Tā kā, un arī cilvēki pretī jums noteikti ir dažādi, ir tādi, kas ar lielāko prieku uztver, ko māsa saka, ir tādi, kas tomēr nē, bet tas ir jebkur. Līdz ar to tiešām dziļi paklanos jūs priekšā, katrs no jūsu kolēģiem priekšā par to, un savukārt skatītājiem noteikti novēlu tiešām katram atrast to savu māsu un novērtēt to, ka mums ir šādas profesijas pārstāvji, un arī vēlēt, lai mums tā mūsu veselības aprūpe vispār kļūst kvalitatīvāka, efektīvāka, lai mums aizvien draudzīgākas būtu sistēmas, ar kurām jums strādāt arvien ērtāk un vieglāk. Un līdz ar to, ja ārsts ir priecīgs, arī pacients ir priecīgs un otrādāk. Tā kā ieguldījums nenovērtējams, un tiešām tas ir būtiski sabiedrībai. Tā kā paldies jums liels, paldies par sarunu. Un mēs savukārt tiekamies nākamajā, kas notiek medicīnā raidījumā. Ata!